Tā, nu ko, labvakar vēlreiz. Es domāju, es ilgi nekādu ievadu netaisīšu šeit, lai Anda pati ņem virsroku visam šim, lai iesāk ar spēcīgu megabumu šo 2025. gadu. Un man tiešām ir milzīgs lepnums, gods un prieks, ka tu esi šī īpašā viesa mums šajā gadā. Tāpēc, Anda, droši sāc šo zūmiņu un padalies. Jā, varbūt iepazīstini ar sevi sākumā, ir varbūt meitenes, kas nepazīst tevi, un tad mēs sāksim arī ķerties pie plānošanas. Nu, skaisti, skaisti. Labvakar visām fantastiskajām dāmām. Es nezinu, vai kungi mums ir, bet visiem, kas pievienojušies ir. Liels paldies. Protams, laimīgu jauno gadu. Laimīgu, veiksmīgu, mīlestības pilnu, kas nu kuram ir vajadzīgs. Mēs katrs paņemam to, ko mums vajag šajā gadā. Jā, kā jau Vineta pieminēja, man sauc Anda Millere. Esmu 2 bērnu mamma, strādāju, kā jau arī tikko pieminējām arī to, es strādāju darbā, un es savus mērķus esmu sākus, nu jau būs 3. gads, kā es rakstu savus mērķus, un man tas ir ļoti, ļoti palīdzējis. Un 2 gadus atpakaļ es sāku piedāvāt arī vienkārši bariņām meitenēm ar mani darīt kopā, jo teikšu tā, bišķi bija garlaicīgi vienai pašai. Nevis sliktā nozīmē, bet likās, kad ir tomēr vieglāk, ka tu to dara bariņā. Un, kā es arī teicu, tā ir savu veidu enerģijas arī apmaiņa, un tā ir tā pozitīvā domāšana, maiņa, vienalga, kā to sauciet. Nu, lūk, mana spēcīgā puse, kā es daru savus mērķus, es parasti daru ikmēneša mērķus. Jūs esat visi vienmēr laipni gaidīt arī šādos zumos. Es parasti daru vai nu mēneša pēdējā dienā vai mēneša sākumā. Mani mērķi tiek sadalīti vairākās sfērās. Man nav tikai par vienu konkrētu lietu. Un kāpēc tas tā ir? Lai rastos bišku balans. Mums liekas, ka mums ir pat daudz, kas mēs ļoti koncentrējamies uz vienu lietu, ka mēs aizmirstam citu lietu un tad sāk pieklibot tas. Es sapratu, ka dzīvē ir jābūt balansam. Un kas man ļoti patīk, kad es savos mazajos ikmēneša mērķos varu palīdzēt sev nokļūt lielajos mērķos. Ko es esmu sasnieguši šo 3 gadu laikā ar saviem mērķiem, teiksim tā, kas man ir palīdzējis. Pats lielākais, ko es esmu caur savu mērķu sastādīšanu katru mēnesi, esmu sev palīdzējis nopirkt mašīnu. Teikšu atklāti, tie, kas man personīgi nezina, es diezgan sliktā situācijā biju vienu brīdi, ļoti lielos parādos, nemācēju kontrolēt daudz citas lietas, un šie mazie mērķi, sastādot katru mēnešu mērķus, man palīdzēja nokļūt pie tā, ka es beidzot atļāvos nopirkt, ne pilnīgi jaunu mašīnu, bet diezgan jaunu mašīnu, kas priekš manis tā ir ļoti liela lieta. Otras daudzas lietas, kas ir ceļojumi, kas tiek man palīdzējis, ir saplānot mans ceļojums, braucienas lietas, ko es esmu vēlējusies izdarīt, kas varbūt maksā vairāk. Šīs ir tās lietas, kas man ir ļoti, ļoti palīdzējis nokļūt pie šiem mērķiem. Tāpēc es saku, ir jābūt lieliem mērķiem, un tad ir jābūt maziem mērķiem, ar kuriem mēs nonākam pie tiem lielajiem mērķiem. Jūs sapratīsiet, kad mēs sāksim kaut ko kopā darīt. Tā ka jā, ļoti daudz, kas ir izdarīts. Es zinu, ka katram viena lieta, ko pirms mēs sāksim, es gribu pateikt, ka katram ir savi mērķi, katram ir savas vīzijas, katram ir savu vēlme. Tāpēc, ka es gribu baltu mašīnu, tas nenozīmē, ka jums vajag baltu mašīnu. Tāpēc, ka es gribu braukt uz Itāliju, tas nenozīmē, ka jums ir jābrauc uz Itāliju. Mums katram ir jāatrod savu tuvo lietu, tuvu lietu sirdī. Tāpēc arī, kad es paskatījos vīzijas dēļ, pagājušajā nedēļā man sanāca fantastiski reizi ar Kristīnu uztaisīt vīzijas dēļ, un es arī iesaku visām arī to izveidot. Cik tu saproti, cik mums katram ir dažādi un uz ko mēs katrs koncentrējamies un kas mums ir ļoti svarīgs. Tāpēc es vēlreiz atkārtoju, ka mēs rakstīsim šos mērķus, tie ir jūsu mērķi, tie ir necenšaties kopēt,
Es izmetīšu pāris idejas, bet vienmēr saprotiet, kas jums ir vistuvākais sirsniņās. Otrs, ko gribēju pieminēt, bieži vien arī kādreiz ir tāda, ka mērķi, kas nepiepildās, tas ir tikai un vienīgi normāli, tātad jūs enerģiski neesat gatavs tam. To es esmu pati sapratusi pēc sevis, gribās kaut ko vairāk, bet tu apzinies pēc tam, ka tu neesi īsti gatavs vai neesi sagatavojies tādam. Tagad par to nevajag baidīties, un es parasti to mērķi velku katru mēnesi, kamēr viņš piepildās. Arī tā mašīna man nenāca viegli, bet es beidzot viņu, kā saka, nonācu līdz viņai. Tātad es vēl nebiju īsti līdz galam gatava. Tā kā par tādām lietām nekad nebaidīties. Lūk, tā kā jā, man tas ir ļoti paticis, un man ir tas gods bijis 2. gadu, tas ir 2. gads vienetiņi, vai ne? Es esmu iesākusi šo gadu ar mērķu kā saka, sastādīšanu, un prieks jūs visus redzēt. Droši, ja kādiem kaut kādi jautājumi rakstiet čatiņā. Es domāju, mēs varam sākt, ja kādi varbūt grib vairāk zināt. Ko es gribēju pieminēt vēl vienu lietu? Man nav konkrēta krāsa pildspalvai. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēki tic savām krāsām, kā saka, zaļā, zilā, sarkanā, katram ir savs, jo es atkal saku, tas nāk no jūsu prāta. Kam jūs ticēsiet, tas arī notiks. Tas viss nāk tieši no jums. Nav konkrēts papīrs. Es savus mērķus, man bija parasti tāda liela klada, kur es rakstīju katru mēnesi. Gada sākumā, tad katru mēnesi, un kad pirms rakstu nākamā mēneša mērķis, es paskatos, tas ir noticis ķeksīts, tas ir noticis, man ir ķeksīts. Tad es izvērtēju lietas tādas, kas, vai man šo vairs vajag, vai man tas vispār ir tik svarīgs, ja? Tad, kad stādi nākamo katru mēnešu mērķi, tad tev ir iespēja izvērtēt. Man šogad arī ir, protams, lielāka klade. Man šeit būs arī pateicības šī kladē. Katrs izvēlās savu, kā vēlās. Arī var būt pilnīgi A4 formāta lapa. Nav konkrēta nozīme, nav, kā jūs pašas jūtat, tā arī būs, kā saka, jā. Ko, meitenes, vai mēs esam gatavi vispār sākt kaut ko darīt? Pirms es te bēru pupas, jā. Thumbs up, kā saka, īkšķi augšā. Super. Pirms mēs vispār kaut ko sāksim, es uzskatu, ka pateicībām ir ļoti liela nozīme. Ir jāmāk pateikt paldies par sliktiem notikumiem, par labiem notikumiem, par visu, kas ir noticis dzīvē. Arī sliktās lietas ir bijušas mācības. Ir jāmāk pateikt paldies arī par šām lietām. Tātad, pirms mēs vispār sāksim, es gribētu, lai jūs uzrakstiet vismaz 10 pateicības par savu pagājušo gadu, 2024. gads, jā. Tā vien liekas, ka, īsti nav ko, jā, bieži vien liekas, man nav ko, es arī bieži vien liekas, nekas īpaši nav noticis, bet, ja mēs paņem telefonu kameras albumiņu, kas mums ir, tur bieži vien var atrast tik daudz fantastiskas bildes un atmiņas par lietām, kuras mēs esam jau, kā saka, palaiduši garām, bet es jums ļoti iesaku, padomājiet bišķiņu un pasakiet paldies par lietām, kas ir notikuši jums pagājuši gadu. Es nezinu, vienalga kaut kāds pasākums, kaut kāds notikums, kaut kāda tikšanās, kaut kāds, es nezinu, rock koncerts, vienalga kaut kāda fantastiska pastāja, kaut kāds cilvēks, ko esat iepazinis. Vai vispār paldies par to, ka ir ģimene vesela, kad man ir darbs. Tā nav svarīga konkrēta lieta. Atrodiet to paldies par pagājušo gadu, jo es saku, vispirmais sāksim ar pateicību, pirms mēs vispār sākam prasīt kaut ko jaunu. Tā kā droši, meiteni, sākiet rakstīt, uzrakstiet vismaz 10 pateicības par pagājušo gadu, lūdzu. Un es saku tiešām, meitenes, ja kādā ir jautājumi vai kaut kas nav skaidrs, droši rakstiet. Droši rakstiet, un es mēģināšu atbildēt. Kā es saku, tas viss man nāk no manas sirds, ko es esmu pat darījusi, un kā man ir palīdzējis, es vienmēr priecīgi dalīties ar šo lietu. Starp citu, mēnesis, es arī jums šodien rakstu visu kopā, tā kā es arī būšu momentos ieurbusies grāmatiņā ar savām domām.
forši redzēt, jūs meitenes visi tik citīgi rakstiet. Kā mums iet, vai mēs esam gatavs iet uz priekšu, droši rādiet īkšķīšas, vienalga dodiet ziņas, ir, jā, skaisti. Tātad, mēs sāksim tad tos mērķus rakstīt, jā. Es pieļauju ļoti daudz, pirms mēs to rakstam, es pieteikšu vienu lietu. Es zinu, ka ļoti daudzi to tagad dara janvārī, bet to var darīt meitenes kurā laikā. Ja kāds ir izdomājis to sākt darīt maijā, to arī var darīt maijā. Man liekas, ka tagad mēs visi psiholoģiski esam izdomājuši, pēc tās izēšanās mēs visi sāksim sportot, un tāpēc arī varbūt tie lielie mērķi, bet, ir parasti vieglāk neapzināti, bet tas ir vieglāk, kad kalendārs sāks janvārs, mēs visi zinām, tāpēc arī vienmēr iekrīt, ka tas janvārs vienmēr ir tie lielie mērķi, ja, pirmajos datumos tas viss notiek, bet tas tiešām nav tāds mistisks nekas. Es vienkārši domāju, ka tas ir vairāk cilvēkiem psiholoģiski tāda saprašana, jauns gads, tā kā vai kaut kādu jaunu bildi likt iekšā vai kā, tā kā jā, meitenes, es zinu ļoti daudz to, starp citu tagad piemin, sportot un vispārējo. Lūk, tad mēs pievērsīsimies pie pirmās tēmas, ko mēs arī pēc tam iziesim pa mēnešu tēmu, bet šī būs tāda tā kā uz gadu. Un tādās pašās segmentās mēs arī iziesim visam cauri arī pa mēnesi, uz to janvāra mēnesi, ko mēs tagad arī sastādīsim. Tātad pirmais, ko es gribētu pieminēt, pirmā tēma ir veselība, gan garīgā, gan fiziskā. Ko jūs esat apņēmušās darīt šogad, lai mainītu savā jaunajā gadā? Kad es saku par veselību, es zinu, daudz tur varbūt pieminēs, ka es gribu notievēt vai nezinu kas, bet veselība var visādi būt. Garāki mati, labāka āda, justies enerģiskāka. Ne viss ir tikai par svara zaudēšanu. To es noteikti gribu pateikt. Mans mērķis nekad nav bijis vienmēr. Protams, es gribu būt, man kādreiz ir jānomet tas svars, jo, es esmu bišķi, teiksim, apaļāka, lai justos labāk. Un arī uzrakstam tēmu, ko jūs esat gatavs šogad izdarīt priekš sevis garīgi. Vai tie ir kaut kādi kursi, kaut kādas meditācijas vai kaut kādas, es nezinu, vienalga, kas tas ir, jo ir jābūt fiziski veselam un arī garīgi veselam. Ko jūs apņematies šogad vispār tādu izdarīt par šī sfērā? Es parasti vienmēr es vienmēr mēģinu kaut kādus kursus uzrakstīt, es jau vairāk vai mazāk zinu, ko es gribu izdarīt, es gribu kādus iziet cauri, šie ir manos plānos, un tad, kad mēs runāsim par mēnešu plāniem, tad jūs arī sapratīsiet, kāpēc, kā tas viss aiziet kopā. Bet ko jūs esat apņēmušās izdarīt, ko jūs vēlaties izdarīt īstenībā šī 2025. gadā, ko jums vēlētos nomainīt priekš sevis? Vai kādai ir vispār interesēja kaut kāda piemēra, es nezinu, varbūt kādai ir mērķis, atmest kafijas dzeršanu, es nezinu, smēķēšanu, es nezinu, kaut kādi kaitīgie ieradumi. Apņemos lasīt vairāk grāmatas, es gribu izlasīt vairāk grāmatas, sevi attīstīt tādā un tādā jomā. Šī sfēra ir diezgan tāda. Es saku, ne tikai viss ir fizisks, bet arī ir jābūt garīgam. Vai ir skaidrs, droši meitenes, es bagaidu jānomaina, laikam man būs. Es iesit, kā man esiet. Es neredzu, nevienu nedod jautājumu. Vai viss ir skaidrs, es gribu vienkārši zināt, lai visi saprot, ko es gribu ar to pateikt, ja? Ir skaidrs, pamājiet kādu ar galvu. Paldies, man grūti, ka nav. Es nedzirdu no jums neko, ziniet, kā skolā bērni. Jā vai nē? Ir, nē. Skaidrs, mēs tā kā droši uzrakstiet. Es pieņemsim vēl vienu lietu, ko pie savas veselības rakstīšu arī, lai jūs vismaz bišķi saprast, jā. Man ir varikozās vēnes kājām,
Un es šogad apsolos sev uztaisīt kājām varikozo vēnu operāciju. Tātad to es arī rakstu pie savas veselības. Tas ir mans šī gada mērķis, ko es vēlos izdarīt. Lai jūs vismaz arī saprastu, ko es arī saprotu sev zem veselības, ja, ka tas nav varbūt vizuālais, man tiešām tās kājas sāp, tad es saprotu, ka tas ir šas, ko es šogad gribu savest kārtībā ar sevi. Un tas ir viens no maniem šā gada mērķiem vai plāns, ko es vēlos izdarīt. Vēl viena lieta, meitenes, ko es ļoti iesaku, nerakstiet ļoti daudz lietas. Bieži vien mēs rakstam par daudz, un tad arī bišķi sākās tāds hauss. Es vienmēr, teiksim tā, 3 līdz 4 kodolīgus punktus ielieku. Tad ir daudzreiz vieglāk, ja ir tik daudz lietas, ko vajag izdarīt, tad liekas, ka ir jāskrien šausmīgs maratons un jāpaspēj, un tad ir tāds, tad tu vienkārši dari kā atskaides punktu. Vienmēr jāsāk pa bišķiņam, un ticiet, man pārējais viss nāks klāt automātiski jums. Kā mums ir aizgājis, kā mums ir meitenes, vai mēs esam ar mieru nākamajai tēmai. Jā, Sintī vienīgā, kas man saka, to ziņas, es saku, nevar redzēt te visus. Paldies, meitenes, tā. Tātad nākamā tēma ir karjera, biznesa, finanses. Pie šīs tēmas tātad vienalga, kāds jums ir mērķis nomainīt darbu, algas paaugstinājums, es nezinu, veidot kaut kādu veidu uzkrājumu, ko jūs vēlaties izdarīt, šeit par lielāki pirkumi, es nezinu, kredīta nomaksas, vienalga, kas tas ir, teiksim, ja kāda ir biznesa, droši rakstiet, kā jūs, cik lielu jūs gribat attīstīt šo biznesu. Droši arī variet rakstīt lielākus plānus, tas nekas, ka viņi nepiepildīsies šī gadā, tā ir savu veida iemestā sēkliņa, bet jūs būsiet savu vīziju, savu vēlmu uzrakstījuši uz papīra. Teiksim, pieņemsim elementāru lietu atkal, kur jau man jau veidojās, kā saka, ķēdīte, kā es arī pieminēju, kājai operācijas, gribu vēnu operāciju uztaisīt, viņa maksā Latvijā naudu, tātad man ir jāpierakst, ka man vajag tik lielu summu šai operācijai, pieņemsim, jā, ka tas ir tas, ko man vajadzīgs. Ja, teiksim, jūs tagad jau saprotiet, kā tas viss aiziet kopā. Ja ir biznesa lietas, kādus klientus jūs gribat, cik daudz, cik lielā mērā jūs gribat aiziet, ja ir kaut kādi semināri, vienalga, es tiešām nezinu, ko daudz, tā meitenes es tā nepazīstu, man grūti pateikt. Varbūt kāda grib nomainīt darba vietu, es nezinu, algas paaugstinājumu, vienalga, kas tas ir, droši rakstiet, ko jūs gribētu mainīt 2000 vai uzlabot, teiksim tā, 2025. gadā. Neviens sliktāk negrib, tikai labāk. Kā es saku, algas paaugstinājumu, mums būs visām tās, kas Anglijā dzīvo, jebkurā gadījumā aprīlī visiem būs bišķi algas paaugstinājums, bet droši rakstam, cik daudz mēs gribam.
Tā kā tās ir tās lietas, mēs rakstam konkrētas lietas, ko mēs gribam, bet nu jau lielākās summās, ja? Un vienmēr ir jābūt kaut kādam iemeslam, kāpēc. Nav jēga uzrakstīt, es gribu 10 000. Kam tie 10 000 vajadzīgi? Kur tu viņus tērēs? Jo, ja tev ir kaut kāds, kā angļiem saka, why, tas kāpēcīts zem tā, tad vienmēr ir vieglāk viņus piepildīt. Ja? Nevis es gribu jahtu, ka man pieder jahta apriekškām, tāpēc, ka tā smuki izskatās, tas nederēs. Tāpēc ir jābūt kaut kādam apakšā, kāpēc jums to vajag. Tā kā droši rakstiet, kas tas ir. Ja kādai ir jautājumi, droši mēģinu te sekot jums, ja kādai jautājumi tieši par šo tēmu ir. Es zinu, ka te ir pāris meitenes, kas ir tīkla mārketingā, atkal kādas pozīcijas, cik liels bonusus jūs vēlaties sasniegt, ja? Es tik daudz, ko šeit var izrakstīt par šo tēmu, kā saka. Ja arī negribās neko mainīt, droši varat rakstīt, esmu priecīgi pateicīgi, kur es esmu, un es turpinu atrasties, kur es esmu ar to pašu, kas man notiek apkārt, ja? Es zinu, ka daudz cilvēku īpaši arī nekur negrib baigi lekt, bet es domāju, ja mēs esam šeit, tad gribās jau noteikti kaut ko vairāk attīstīt mums visām. Kā mums tur meitenēm iet? Skatās. Tur viss ņematies tiem, jā, super prieks dzirdēt. Tātad, nākamā tēma, ja mēs esam gatavs iet uz priekšu, nākamo tēmu būs ģimene, draugi, mīlestība, attiecības, vienalga, kas tas būs. Par šo es gribētu pieminēt, es esmu attiecībās, bet es neesmu attiecībās. Bet tas nenozīmē, ja mēs esam kādas dāmas, kurām nav šīs attiecības tādas pilnās, vai kā viņas saukt, tad tas nenozīmē, ka mīlestība nav tikai pret sevi. Tātad šī tēma būs tāda, ko mēs esam gatavi darīt,
attiecībā, ko mēs vēlamies izdarīt vairāk ar savu ģimeni, ar sevi, mīlestību pret mīļotajiem cilvēkiem vairāk. Kāds jums ir gada mērķis, vai jūs gribat pavadīt vairāk laika kaut kādos ceļojumos, attiecībās varbūt kaut ko mainīt, attiecībā pret sevi, es vienalga, kā to varētu nosaukt. Kas ir tas, ko jūs gribētu 2025. gadā? Varbūt arī pat jaunas attiecības, varbūt kā tu gribētu justies attiecībās, es nezinu, attiecībās ar saviem bērniem, tādas lietas, ko jūs gribētu mainīt, vai, kā lai saka, man tā grūti tā uzreiz pateikt, tā noformulēt, ko jūs esat gatavs izdarīt ar savu ģimeni, saviem tuvākiem, jo atkal nav tikai es, jo ja mums nav apkārt fantastisks draugu loks, ģimene, nav labas attiecības, ir ļoti, ļoti grūti. Es ar to esmu iemācījusies, kad ir jāiemācās mīlēt savus tuvos un piedot un pateikt paldies. Tā kā, ko jūs esat gatavs? Man, protams, ir ieplānoti vairāki atvaļinājumi, ko es ļoti, ļoti gaidu. Sākot jau man būs februārī un vasarā, ko es ļoti gribu. Un ko jūs gribētu vispār, kā jūs gribētu šo 2025. gadu redzēt, uzrakstiet to uz papīru, kādas attiecības jūs gribiet ar saviem mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem. Es zinu, ka tas nav tāds mērķis kā naudas krāšana, bet tas arī ir ļoti svarīgs, kad jums ir tā harmonija arī šī sfērā. Tā kā droši uzrakstīsim to arī. Supermeitenes, tās, kas raksta, super ātri raksta, bet es arī saku, nevajag ļoti daudz rakstīt, jo ir ļoti grūti, ticiet man, pārējie tie atzariņi, ja ir kodolīgas lietas, tad atzariņi paši veidojās paši par sevi. Un pēdējā tēma, ko būs, teiksim, gada
kā saka, ko mēs tagad uzrakstīsim, jo mēs tūlīt pat arī iziesim arī mēnesi, un ko mēs tagad, nu jau janvārī esam gatavs uzsākt un darīt. Ir jūsu hobiji, jūsu garīgās lietas, ko jums patīk darīt, ko jūs gribat izdarīt šī gadā. Vienalga, kas, nu, kuram tas ir, kam dejot, kam dziedāt, kam adīt, šūt, dārs, es nezinu, kas, nu, kurā ir hobijs, es nezinu, spēlēt gitāru, man grūti pateikt. Man hobijs ir salsas dejošana, tur es esmu pateikusi, ka man ir tāda, tur man ir tā kā pie finansēm līdz rokas garumā liels saraksts, ko es gribētu izdarīt, un kā uz kur nu es vien varētu, ja, jo man tiešām tas rada gandarījumu, jo mīļās meitenes mums ir jāatrod arī laiks arī šādām lietām, jo šies lietas, kas jums dara laimīgi, kas rāda, ka man pilnīgi, saka, piemina saules, man jau smaids uz lūpām, tas palīdz iet cauri visām grūtām situācijām dzīvē, ka tev ir laiks, ka tu vari atlikt kaut ko un izdarīt kaut ko tas, kas jums patīk, kas jums dara baudu, kas jums gandarījumu jums rāda. Ko jūs apņematies šogad izdarīt? Vai tas ir, es nezinu, iemācīties kaut ko jaunu, vai, es nezinu, te meitenes ir, kas mezglo, varbūt Ines, es nezinu, kas te meitenes man ir, es zinu, kas kūkas cep un viss, es nezinu, kurai katram ir savs, ko viņi grib to šogad, teiksim, vairāk vai mazāk izdarīt, jā. Nu, pasties, te ir zumba, tāda, es nezinu, cik zumbas gribās iziet, mums ir daudz, es zinu, man ir ļoti, ļoti tas tā palīdzējis. Es saku, ir vienmēr jāatrod, es zinu, kad man jau ir pāri festivāli, ko man ir prātā, ko es gribu darīt, tātad tie jau man ir uz mērķi, jo, protams, arī tam ir laiks jāatrod, un, kā saka, ar bērnu vai lietas, jānokārto, tā kā vienmēr kaut kas atrodas, kas ir jāizdara, tā kā droši uzrakstiet, ko jūs gribat šogad, nu, vai nu sasniegt, vai izdarīt, kas tieši saistīts ar jūsu, nu, teiksim, kas izklāj, kas dara jums gandarīs, nezinu, sazīmēt 70 glāzmas, es nezinu, iemācīties zīmēt, vienalga, kas tas varētu būt, droši uzrakstiet sev un apņemsimies to arī izdarīt, kā saka.
Nu, ko meitenes, kā mums iet tur? Jūs droši vienmēr variet arī atgriezties vēlāk, jo bieži vien ir tā, ka, kā es parasti saku, on the spot, ka tev noliek burtiski uz momenta, un tev ir, oi, es taču varēju arī to, oi, un man taču arī gribās to, tas nekas, jūs varat droši vien pierakstīt klāt, tā nav, par to nevajag baidīties, jo lietas mainās. Un tūlīt mēs tagad arī atsāksim, ko mēs arī sastādīsim šī janvāra mērķus. Un tad jūs arī sapratīsiet, ko es arī gribu vienmēr teikt, kad ir jābūt vieniem tādiem lieliem un kāpēc ir jābūt maziem. Jo bieži vien situācijas mainās, kaut kas nāk klāt, kaut kas iet nost, kaut kas ir svarīgāks un tā tālāk tās lietas mainās. Tāpēc tad, kad ir viens milzīgs, tad ir tā tikai uz to vienu milzīgo koncentrējās, paliek bišķi grūtāk. Vai mēs esam gatavi jau iet uz jau janvāra mērķiem? Kā mums tur ir meitenes? Ir, jā, super meitenes. Kā es saku, meitenes, nebaidieties, ja kāda nav kaut ko vēl paspējis, vai kaut kas nāks prātā, jūs droši variet arī pēc zūmiņa atgriezties un vēl papildināt, pasēdēt, padomāt, iedzert kafijas krūzi vai ne, bet tējas krūzi, un kafiju nevajadzētu uz lētu gulēt dzert, bet tējas krūzi un atcerēties. Tātad mēs tagad atgriežamies pie janvāra. Nu jau ir janvārs, šiem mērķiem ir jābūt reāli sasniedzamiem. Kad es to saku, kad nerakst, kad es darīšu, pieņemsim, nu, tas es paņemu to sportu kā iespēju, ka es tur skriešu katru vakaru 3 vai 10 kilometrus. Ja tu to nekad neesi darījis, tu to nedarīsi. Nesakam, ka es sēdēšu uz nenormālas diētas. Ja tu to nekad neesi darījis, tu to nekad nedarīsi. Mēs vienmēr uzsākam to sākumu ar mazām reāli sasniedzamām lietām. Pieņemsim, nu, janvārs atkal, es saku, mēs pirmā tēma ir veselība gan garīgā, gan fiziskā. Ja tas ir tas, ko mēs sakam, es apņemos dzert 2 litrus ūdeni, pieņemsim. Kaut ko to, ko jūs reāli varat sasniegt, jo ticiet man, ja jūs nomainīsiet šo, arī nākamā lieta, kas nāksiet klāt, būs vieglāk. Ja es dzeru, teiksim, tā kā es dzeru 3-4 kafijas krūzes, tad es apņemos, piemēram, turēties pie 2 kafijas krūzītēm tikai. Ja ir kaut kas, ko jūs negribat mainīt, jūs jau darat, es esmu ievērojusi arī, kas man ļoti palīdz. Ja es neuzrakstu to kā neuzrakstu sev kā līgumu, es bieži vien to palaižu garām un tā kā, nu, palaižu vējam. Ja es jau to daru, tad es bieži vien arī rakstu, es turpinu. Tur es saku, dzert tos 2 litrus ūdeni. Es turpinu. Arī droši varat rakstīt, jo tas ir tāds tā kā sevis apstiprināšana, tāda, nu, disciplinēšana, ka es turpinu to darīt. Tātad atkal mēs rakstam, kas ir par veselības, vai tas ir pastaigāt, es nezinu, joga, meditēt, es vairāk ēdīšu gurtus, nevis cīsiņas, es nezinu, es sākšu lasīt grāmatu, ja es lasu grāmatu, es apsolos sev izlasīt katru dienu 10 lapas puses, vai es sākšu mācīties, es nezinu, es gribu sākt valodu mācīties, ja kādai ir kaut kāda tāda lieta, piemēram, es arī mācos valodu, tad es esmu apņēmusies, ka es katru dienu to turpinu darīt. Ja? Tad, teiksim, to arī uzrakstam, ko mēs esam apsolamies sev katru šo janvāri, katru dienu, vai, nu, attiecīgi, kas, ko jūs gribiet. Apsolamies izdarīt. Tātad es saku, vienalga, kas tas ir. Mazāk skatīties televizoru, mazāk spēlēt PlayStation. Es zinu, ka jums daudzām nav, teiksim, es tā varētu savu dēlu pierunāt, ja viņš man tā darītu. Teiksim, tādas lietas, kas ir, ko jūs varat izdarīt. Tātad, ko jūs apsolaties jau janvārī mainīt, bet reāli izdarāmas. Vai ir skaidrs? Jā, ir skaidrs, super. Super.
Tā tad skaidrs, vai kā mums ir, atkal es saku, nerakstam ļoti daudz, es saku, ja tie, jo mazie ir jo mazāk jums ir, nevajag pārforsēt, es saku, nevajag, kā saka, skriet nenormālo maratonu. Atkal nākamā tēma mums ir atkal biznesa un karjera naudas finanses lietas, tātad, ja kāds krāja kaut kam naudu, tad tu jau vairāk vai mazāk zini, cik tev vajag, tad ir galvā jābūt, cik jūs esat gatavs atlikt to summu kaut kādām lietām. Ja tas ir kaut kādas karjeras lietas, vai jūs gribat mainīt darbu, apņemos uzrakstīt CV un aizsūtīt CV, pieņemsim vairākās vietās, vienalga, kā tas ir. Vai arī darbā paprasīt īstenībā, paklausies priekšnieki, es daru, ko es daru, un es gribu vispār lielāku augu. Ja? Apņemos, ko jūs apņematies šodien, ko šī janvārī esat apņēmušies izdarīt. Otrs ir atkal tās, kas man ir biznesa lēdīs, es jau zinu, tās, kas arī tie ir tīkla mārketinga, arī ko jūs atkal, cik jūs gribat, es nezinu, pārdot lietas, cik jūs piesaistīt klientus, ko jūs gribat izdarīt, bet atkal tādas lietas uzlieciet savu mērķi, ko jūs varat reāli sasniegt. Nebaidīties bišķu vairāk, bet tā kā nerakstam, ka man ir 150 klienti, ja tev viņi nekad nav bijuši, ja tev tikai 10 bijuši, tad nerakstam 150, jo tāda, es nezinu, arī saku, piemēram, arī es vinnēju loterijā 1000, ja, bet atceramies, ka ir jānopērk loterijas biļete. Tā ir vēl viena lieta. Vēl pie biznesa, karjeras un naudas lietām es vienmēr rakstu, tas man ir katru mēnesi, ko es personīgi rakstu, mani visi rēķini ir nomaksāti, un es arī vēl vienu lietu, ko es arī vienmēr esmu teikusi, es ļauju naudai ieplūst no vairākiem avotiem. Nekoncentrējos tikai uz vienu iespēju, tad es jau atveru savu prātu, kad man nāk vairākas lietas, kā saka, iespējas nāk manā virzienā, ka es varu kādā veidā to summas vai klientus vai visu, kas man ir nepieciešamais, saņemt no vairākiem avotiem. Jo ticiet man, visu man patīk. Ja jūs koncentrējaties tikai uz vienu, ir ļoti grūti. Bet ļaujieties, es nezinu, mantojumi bieži vien parādās kaut kādu un lietas notiekās un loterijas biļetes, es nezinu, darbā bonus vai kaut kas, viss kaut kas notiek. Tā kā arī droši variet šādus vārdus rakstīt, jo man viņi vienmēr ir palīdzējuši. Un ticiet, man dažreiz nāk nauda no vietām, liekas, kā, bet, viņi parādās. Tā kā jāmeitenes. Ļaujieties tādām situācijām.
Ir skaidrs mums ir, jā, meitenes? Notiekās super. Tad nākamā tēma atkal mums ir draugi, mīļie, tuvie, kā saka, mīļotā lieta. Šeit, kad es sēžu pie mēneša plāniem, es rakstu, es bieži vien arī uzrakstu sev tādas lietas, es atkal saku, mēs ātri varam ieskriet tādā vāveres ratā, ka mēs aizmirstam savus mīļos un tuvos, un tanī mēneša izdarīs supersintī. Ko es vēl ko es rakstu, bieži vien, teiksim, man ir draudzenes, kas ir tālu projām un viss, un es zinu, ka cik grūti ir uzrakstīt. Es vienmēr apņemos katru mēnesi kaut kādām pāris draudzenēm, kas man tālu dzīvo, uzrakstīt, apjautāties, jo ticiet man, mums visām patīk saņemt foršu zvanu vai ziņu no tuvajiem, mīļajiem, teiksim, otrs ir, es arī apsolos, teiksim, tādas lietas, teiksim, kas man janvārī, man mammai ir dzimšanas diena, jā. Es nevaru skaļi teikt, jo viņi ir blakus istabā, bet es apsolos kaut ko priekš viņas izdarīt, jā. Šīs ir lietas, ko jūs jau varat mēneša sākumā bišķi saplānot un tā kā atrast arī laiciņu šādām mazām lietiņām. Un ticiet man, tas, ko es arī pieminēju lielais, kad šīs mazās lietas veidos jums to balansu visā pārējā, ka mēs nekoncentrējamies tikai naudu nopelnīt, mēs nekoncentrējamies tikai būt vesels vai nekoncentrējamies būt tikai mīlēts. Tad atrodam lietas, ko mēs apsolamies šo mēnesi izdarīt, kas ir tieši saistīts ar saviem tuvajiem, mīļajiem, ar bērniem, es nezinu, tiešām veltīt to laiku, es ticiet man, es jūs visas dāmas saprotu, cik ir grūti, kad ir jāskrien un atrast to laiku vienkārši ar bērnu noskatīties filmu, jo tai pašā telefonā lien iekšā un tu strādā, bet apsoloties kaut ko jūs izdarīsiet, teiksim, tuvo, mīļo apkārt, ja jums ir vīrs, arī aiziet uz randiņu ar viņu, jo ticiet man, arī viņam tas patiktu. Ja arī nav, tad arī jūs, meitenes, paši savā starpā kaut kādas draudzenes vienmēr variet aiziet satikties uz kafijas krūzi. Vienalga, kas tas ir, bet atrodiet kaut ko jūs apsoloties janvārī izdarīt. Un it sevišķi tagad pēc Ziemassvētku un jaunā gada liekas, tas janvārs tik tukšs un augsts un nemīlīgs, ka gribās to tuvo mīļo cilvēku apkārt un samīļot vienu otru. Tad apsolamies, ko mēs izdarīsim janvārī. Nākamā tēma, kas ir, es ļoti tāda man ir ļoti liela ticība, un tā saucās dots devējiem atdodās. Man tā ir labdarība. Es katru mēnesi apsolos izdarīt kaut ko labu, labdarības ziņā, bet
kad es šo tēmu saku kā labdarība, es nenozīmē, ka es tagad iešu un beigo naudas summu maksāšu. Tās, kas meitenes noteikti jau ar Vinetas pasākumiem nākušiem, tā arī ir savu veidu labdarība meitenes, tās, kas jau maksā mēneša abonementus vai gada abonementu šeit, jā, jo Vinetas arī šī naudiņa aiziet ziedojumos. Zem labdarības nav vienmēr finanses. Zem labdarības var būt jebkas izpalīdzēt draugam. Arī telefons zvans ar draugu, kuram ir vajadzīgs. Tā arī ir savu veidu labdarība, jo tā ir tavs laiks, tā ir tava enerģija. Palīdzēt sunēs, vai kaut kur pastāvēt bērnu pieskatīt. Vienalga, kas tas ir, bet kaut ko padarīt, kādu veltīt laiku kādam otram cilvēkam un palīdzēt kaut kādā veidā. Arī tās pašas savas vecās drēbes atdodot kādam, uztaisīt ēst kādam. Vienalga, kas tas ir, tā arī ir savu veidu labdarība, bet tāpēc, ka es nekad nezinu, kam es varu palīdzēt šī brīdī, es vienmēr rakstu pie šīs tēmas, es apsolos palīdzēt tam, kam to vajadzēs tanī brīdī. Es tā arī uzrakstu un ļaujos, kā saku, visumam novest man pie šīs situācijas. Tas es saku vēl vienreiz, jūs nekad neaizdomājaties, ka tam ir jābūt kaut kādam konkrētam mērķim. Jūs pēc tam sapratīsiet paši, kad, ja jūs paskatāties, piemēram, pēc mēneša, ko jūs esat izdarījuši, kādu vajadzēja kaut kur aizvest. Vienalga, kas tas ir tik daudz, ko mēs īstenībā esam spējīgas palīdzēt vienu un otrai. Tā kā es saku, bet aizdomājieties bišķiņ par to, kad vajag arī atrast laiku kādam palīdzēt. Ja tāda situācija ir, nevajag būt, kā saka, visdevīgi un teikt, nē, es nevaru, bet vienmēr vajag mēģināt kādam palīdzēt. Un es saku, pats labākais pēdējā laikā tiešām, ko es esmu sapratusi, ir veltīt savu laiku kādam otram cilvēkam, jo ticiet man, mums pietrūkst bišķi šī tā. Tā kā jā, droši variet uzrakstīt tāpat kā es, palīdzēšu tam, kuram tas būs vajadzīgs tanī brīdī. Tā es vismaz to noformulēju šo labdarību, un es saku, es nezinu. Un visums man katru mēnesi kaut ko nomet priekšā, kam es varu palīdzēt. Tā kā droši meitenes aizdomājieties arī par šādām lietām. Nu, un, protams, pēdējā tēma atkal ir izklaides un atpūta. Un droši rakstiet arī šeit, ko jūs apņematies ar sevi, kāda veida atpūtu. Protams, ne televizors, varbūt tas neieteikti to, bet ko jūs esat gatavs izdarīt janvārī, lai arī atrastu balansu šī, kā saka, jomā arī, jo es saku, ne viss ir tikai par naudas pelnīšanu, ne viss ir tikai par veselīgu ēšanu, arī var atļauties kūkas gabaliņu apēst un dzīvi izbaudīt. Ir jābūt kaut kādam balansam, vienalga, kas tas ir, ko jūs apsoloties šo mēnesi izdarīt, tas, kas jums radīs veselē prieku. Tur nu gan man būs grūti jums iedot idejas, jo katram mums ir sava. Nu, tas arī īstenībā ir viss, kā es daru savus mērķus. Es noteikti ļoti visām ieteiktu, kam nav vīzijas dēles vai vienalga kaut kāda veida tomēr uztaisīt.
Viņam ir ļoti liels spēks. To, ko jūs esat uzrakstījuši, varat izprintēt un salikt visu kaut kur un salīmēt. Nekam ļoti sarežģītam nav jābūt, jo man patīk tas, ka tiešām man ir viss, ko es esmu uzrakstījis uz gadu. Man arī viņš ir uz mana vīzijas dēļa, kurš man atrodas guļamistabā, kur es parasti pamostos, es viņu redzu, un es eju gulēt, es viņu redzu, un tas man atgādina, uz ko es tiecos, ko es gribu. Tā ka jā, ir ļoti noteikti vajadzīgs uztaisīt tāds, jo tas arī palīdz jums iet un darīt, kā saka, redzēt to redzējumu lielāku. Un, protams, uz vīzijas dēļ jūs variet arī uzlikt tādus mērķus, kas ir lielākiem, es nezinu, kaut kādu īpašumu nopirkšanu, vienalga, kas tas ir, bet tas, kas jums ir tāds, varbūt ilgāk termiņu vai kas tas varētu būt, tur var droši rakstīt, tā kā tas ir pavisam savādākas lietas, bet es noteikti, un otru, ko es arī vienmēr iesaku, uz vision boardiem ir jābūt ar kaut kādām bildēm ar jums pozitīvām, labām situācijām, labām emocijām, jo tad, kad jūs paskatāties uz šo vīzijas dēļ, jums ir pozitīvas, labas emocijas, un jūs arī skatāties uz to vīzijas dēļ ar citu enerģiju. Lūk tā, vai kādai ir vispār jautājumi par šo visu, vai kā, meitenes? Kādai ir vispār jautājumi, droši varat atvērt, noņemt, pajautāt, es nezinu, pateikt savu viedokli par šo visu. Tāds klusums. Es jūtos kā klasē, kad neviens ar mani grib runāt. Meitenes, jā, es atvēru mikrofoniņu. Droši meitenes jautājiet, jo tiešām šis ir tas laiks, kad jūs varat kaut ko uzjautāt Andai. Vai arī vienkārši padalīties ar savu pieredzi, kura jau ir kaut ko tādu darījusi, vai arī plāno katru mēnesi šādus zūmiņus. Un man īstenībā, Andiņa, ir jautājums, vai tu to arī turpināsi darīt katru mēnesi un piedāvāt meitenēm šādus zūmiņus? Es esmu darījusi, mums kaut kā piešķi, man liekas, izkrita novembris, ja nemaldos, novembris vai decembris sākums, tāpēc, ka mums bija tas dieviešu pasākums, līdz ar to man kaut kā mēneša sākumā izkrita, bet jā, parasti es katru mēnesi, vai nu tas ir kaut kāds skatoties bez datumiem, parasti ir tā, kad iekrīt piekdienās, es ceru, dara ap kādiem 6, jo es zinu, ka tev ir zooms ap 7, un ļoti daudz meitenes, kas nāk ar mani, arī darat vēl, viņas iet uz taviem zoomiņiem, tāpēc es to daru, tā ir piekdiena parasti, vai nu tie ir pirms pēdējie datumi, tad mēnesim vai pirmās dienas mēneša sākumā. Es vienmēr turpinu, man vienalga, cik cilvēki, arī 2 cilvēki nāk, man tas nekad nesatrauc, man tas ļoti palīdz, es saku vēl vienreiz, kopš es sāku viņas darīt, man bišķi savādāk lietas uz lietām, es sāku skatīties. Jā, man ilgi aizgāja, kamēr es iestrādājos un sapratu, ko es īstenībā gribu, jo tas arī palīdzēja man saprast, ko es īstenībā gribu un kā es gribu. Jo bieži vien es saku, mēs esam tādā vāveres ritenī, ka mēs vairs vienkārši eksistējam, mēs vairs neapstājamies, neaizdomājamies, kā mēs jūtamies, ko mēs gribam un kā saprotam. Un tāpēc man ļoti, ļoti Lāsmiņa, piedod, Lāsma, es tolītās arī atbildēšu, Lāsmiņa, es lasu komentārus ātri vienkārši. Kad man tas palīdzēja saprast, kur es atrodos un ko man vajag un salikt to visu kopā domu, un līdz ar to man arī ir vieglāk iet uz tālākajiem mērķiem. Tā kā, jā, es turpināšu, un visi ir lepni gaidīti, šie zūmi ir bez velti. Es dalos tāpēc, ka man pašai patīk, un man patīk, kad ir kompānija, un, protams, ir vieglāk. Lāsmi uzdeva jautājumu, vai tas ir jāraksta papīra. Nav, tas nav konkrēti uz papīra, vienalga, kur tu gribi. Es vēlreiz atkārtoju, bieži vien es neatgriežos pie šiem mērķiem nevienu brīdi. Ja kāds grib, ja kāds jūt, ka vajag izlasīt, pārlasīt, tas ir jūsu spēks un tā ir jūsu
Kā jūs to jūtiet? Es neatgriežos, jo es jau esmu iemācījis, ko es jau vienmēr teikšu, es esmu iemācījis noticēt visumam. Jā, nu kā te nevēl te teica, nu, tu pasūti kaut kur kaut ko, tu negaidi, tu nedomā viņu netais vai kā. Tāpatās ir ar visumu. Es ļaujos procesam, es esmu ar savu zemapziņu pateikusi, ko es vēlos, un ļaujos procesam notikt. Bet man viņš jau ir tā iekāsts, un kā mēs sakam, tas tā kā sava veida līgumi. Papīram patīk pildspalvu, kā saka. Nu, labi, varbūt lāsmiņa situācijā vienalga. Tiklaiks, kā tu esi fiziski ar domu, fiziski uzlikus kaut kur, tas jau ieiet tev tā kā zemapziņā. Mēs zinām, kā tāpat kā ar dzējolī. Tu izlasi, es taču atceros kaut kur es to biju kaut ko rakstījis. Un tāpat tās arī šeit. Tu automātiski pieķersies un darīs. Un atkal jūs jutīsiet, ja kaut kas nav izdarīts, tad tas nebija jūsu enerģijas līmenī, vai kā vienalga katrs to sauc. Vai tas nebija tas, ko jums īstenībā vajadzēja tajā brīdī. Tas nebija tik svarīgs, teiksim tā. Jo, ja kaut kas ir ļoti svarīgs, jūs to noteikti atcerēsieties. Bet es parasti piemēram, februārī, kad es rakstīšu, es, protams, izlasīšu, ko es esmu izdarījis, ko es neesmu izdarījis, vai man ir, vai nav, vai tas ir aktuāls, vai man vajag turpināt. Un bieži vien es redzu, ka ir ļoti daudz lietas, kas ir un kas nav izdarīts. Tā kā nevienmēr viss ir perfekti. Tā kā jā. Mums Lāsma vēl jautāja arī jautājumu, kāpēc, priekš kam tad ir vajadzīgs rakstīt, jā. Šeit, Anda, tu vari noteikti padalīties, ja kas es arī varu pateikt, kāpēc vispār gan speciālisti un ļoti daudzi to saka, kāpēc ir vispār kaut kas jāuzliek uz papīra, bet droši vien viņi var atbildēt. Jā, nu, kāpēc prieks man ka neatries pēc tam. Un, tas ir, es atkal saku to, ko es tikko pieminēju. Tu jau zemapziņā, tu jau esi to prātu vienkārši uzlikusi. Ir cilvēkiem, kam vajag atgriezties, un tieši to arī mēs sakam. Citiem pilnīgi pietiek vienkārši padomāt. Citiem pat nevajag vīzijas dēļ. Viņiem ir fantastiski iztēle, un viņš to izdzīvo. Mēs esam katrs savādāks šī sfērā. Tāpēc es pieteicu, ka es personīgi neatgriežos. Es zinu, ka cilvēki ir, kas atgriežas. Es zinu, kas lasa, kam vajag katru rītu izlasīt, un teiksim, tāpat tās ir tā saucamās afirmācijas. Ir, kam vajag katru dienu viņas vajag izlasīt un tā kā sevis apstiprināšanu. Bet ir jāļauj noticēt sev, ka tu esi uzrakstījis pateicību, nu nevis pateicību, bet es uzrakstījis to, ko tev vajag, un tev par to tad īsti nevajag. Un tev taču nav jāatgādina, ka tev ir jāceļās no rīta un jāiet uz darbu, vai ka tev vajag paēst vakariņas. Tu pats jūti, ko tev vajag, un tu to jau automātiski dari, bet papīrs ar vienu pazādē. Tāpēc man ir blociņi, man ir atvilkt, man lūst jau atvilkts no visiem blociņiem. Tāpēc es rakstu blociņos, jo to ir grūtāk pazaudēt. Un es nezinu, šitādi blociņi man, tad es nezinu, kur ir jāiebāž, lai es viņu pazaudētu lāsmiņu. Tā kā jā, katrs ir individuāls. Ja tev lāsmu vajag atgriezties izlasīt, tu to var darīt katru dienu no rīta vai vakarā, sevis, kā saka, atgādināšanai, bet es personīgi to nedaru. Vienetiņ, kā tev ir pieredze ar to? Vispār uz papīra uzrakstīt, tas ir daudz spēcīgāk. Es gribēju arī vienkārši pieminēt to, ka pat zinātnieki ir pierādījuši to, ka, kad tu raksti uz papīra ar pildspalvu, tur notiek tāds īpašs savienojums tavai sirdī ar smadzenēm, un tu automātiski tā kā pats sevi ieprogrammē, ka tas notiek tavā dzīvē, un tu tam notici spēcīgāk, jā, nekā tikai, ja tu vienkārši iedomājies. Jo tie visi sapņi, principā tie mērķi, ko mēs sapņojam un nepierakstam nekur, viņi vienkārši ir tā kā, tie saucamie sapņi, jā, vienkārši mēs sapņojam, jā. Bet tad, kad mēs kaut ko uzliekam uz papīra, tas jau vairs nav sapnis, bet tas ir tāds kā mērķis, tas plāns, ko mēs vēlamies darīt. Pat ja viņš nepiepildās, jā, vienalga tavas smadzenes kaut kādā veidā jau ir ieprogrammējušas, ka tas notiks, varbūt ne šoreiz, ne šajā mēnesī, ne šogad, bet kaut kad viņš notiks, un tad tu atgriezīsies pie tā. Vai arī tāpat ir tā, kad mēs tos mērķus, piemēram, rakstam un nākošajā gadā paskatāmies vispār,
varbūt mēs kaut ko tiešām negribam, un mēs atsakamies no tā, ja, kā piemēram arī tu pieminēji, kāda varbūt uz zumbu grib tur spāņu valodu iemācīties, un nākošajā gadā mēs, nu tā arī visu gadu nobumbulējam, tā arī nesam neko pieteikušies, un tad tu nākošajā gadā tā kā check-in pārbaudi, vai tiešām tas vēl to ir aktuāls manā dzīvē, vai nav aktuāls, un, nu tā arī tā kā sava veida tāda kā pārbaudīšana, programmēšana. Jā, nu es ceru, ka es atbildēju jā, uz šo jautājumu, bet nu, tas arī zinātnieciski ir pierādīts, ka tā ir tāda kā sevi spēcīgāka ieprogrammēšana. Noteikti. Tāpēc arī saku, papīram patīk tinte. Un tas ir, es parasti saku, kad es rakstu, tas ir tā kā savu veidu līgumu, es jau parakstu sev. Un pareizi tā tu saki, jā, ir bieži vien, ka mēs uzrakstam, nu, es saku, gribās jau daudz ko. Vai tas ir, jo bieži vien ir, ko mēs vienmēr sakam, ir jābūt kāpēcītim zem tā, ko mēs gribam. Un ir jābūt 7 kāpēcīšiem, kāpēc tev to vajag, kāpēc tev to pēc to vajag, kāpēc tagad tev to vajag. Ja tev ir tie, kas te man pagājušais arī mēnesis, ja tev ir tie 7 kāpēc, uz kuriem tev ir ko atbildēt, tad tev ir tas vajadzīgs, jo tu jau esi ļoti padziļināti pie tā aizdomājies, ja. Jo bieži vien es saku, mēs dzīvojam tik ļoti ilūziālā pasaulē, kas apkārt mums tiek rādīts moderns. Es vienmēr teicu, citas varbūt dāmas sapņo par, es nezinu, kaut kādām baigām vilām un nezinu kādām mašīnām un vēl nezinu ko. Es meitenes būtu priecīgi dzīvot meža būdiņā ar savām vistām. Galvenais, ka man kāds dārzs, kur ir uzrakt, ja, un ar fantastisku skatu uz mežu, kaut kādu ūdeni, es būtu laimīgākais cilvēks. Tad man nav tas, ko teiksim, ir ilgs laiks paiet, lai tu saprastu, cik tev ir svarīgs. Es zinu, ka ļoti daudz arī runā, ka, teiksim, meitenēm mašīna nav svarīga. Galvenais, ka kāda viņa ir, lai viņu tu var punkt no A, B, bet nav. Bet ir cilvēki, kas es gribu tur tādu un ar tādām un tādu marks un viss, jā. Mēs bieži vien lecam, un it sevišķi, tāpēc man nepatīk ļoti daudz dot piemērus, jo cilvēks dzird un uzreiz, es ar tā gribu. Vai tu īstenībā to gribi? Ja, tāpēc vienmēr saku, ir laiks droši atgriezties pie šitā lielā, vismaz saraksta, padomājiet vēl vienreiz, aizdomājieties, kaut kāds moments ir, ievelkam elpu un pasakam uz papīra, kā sakam. Tā kā jā, meitenes, droši, vēl kādi jautājumi, kāds viedoklis pateikt? Diāni, mēs tevi nedzirdam, mikrofoniņu atver, jā. Tagad var dzirdēt, es saku labvakar, kad var padalīties, ka patiešām tas strādā, un tas, kad ja salīmē, kā tu sauci to? Vīzijas dēli. Jā, man šito iemācīja, kad es augstskolā psihologos mācījos, un var apstiprināt, ko Vineta runāja, jā, ka tas viss ir patiesība, un ne tikai ezotēriskā, bet arī, kad domu spēks ir spēcīgs, bet ja viņu uzraksta, ir arī tādas metodas, ka rakstu uz lapiņas, paliek zem spilvenam, vakarā gulētējot izlasi un no rīta izlasi, un tas strādā, pat cilvēks no tāla attāluma var atvilkt, tā kā, atvest pie sevīm, un man tieši bija, es sataisījos, biju pirms Anglijas un sakārtoju arī, tas bija augstsskolā, kad vēnes izoperēju, ko vairāk nedarīšu, neiesaku. Meklēt, bet tā Anglijā, es to darītu tagad, ja es darītu, tad Anglijā darītu. Un ir jāsakārto tur laikam, jo viņš tāpat ir apakaļ. Bet un kleitiņas, tā kā pārgāja no biksēm izlec un sāku te Anglijā kleitas nesāt nē, forši, šitas forši klāt tagad, ka katru mēnesi, es tagad ieliku, ka šo mēnesi man ir jāuzkāp uz slidām, es viņus pat nopirku tagad. Tik saņemties, bet patiešām, tas, kad uzrakstu un ka šādi, es šodien izvilku 19. gada arī, kur es esmu rakstījusi un skatījusi, kas ir piepildījies, kas nav piepildījies. Viss tā kā ir apmēram, piepildījies. Un baigi forši paldies šitas vietā, jo es
Čatiņā arī rakstīja, ka līmēs to vizualizācijas, jā. Jā. Un es vēl domāju, ka vajadzētu aizbraukt kopā, kaut kā kopā, jā, kopā vienmēr jautrāk, un tad patiešām to izdara. Vienam, jā, man pat stāv sagatavots kartons, un es vēl biju uztaisījis te Anglijā. Es tā kā Latvijā pārgāju uz tiem eiro, es uz tiem 5 eiro pierakstīju, cik es nulles gribu. Jā, un es to uzlīmēju savu gultā tā, ka es katru rītu pamostos un es redzu tos savus 1000. Jā, sākumā es tur nereāli, un tad es arī sapratu, nevar jau lekt augstāk par savu to, vai ne, vajag reāli to, ko tu esi gatavs arī saņemt, jo es tur uzrakstīšu 100 miljonus, un tad, tu esi gatavs, tu zini, kur viņus ieguldīt, un tas tā, nestrādā, jā, tas ir jābūt arī gatavam saņemt, tas arī tas skatos, Teslas, visādas mašīnas tagad arī, vai ne, doma un tā, kas saprata, tur vecu mazu kaut kādu, kad tik ripo, arī gluži nē, ir jau savu tādu, kad vajag kaut vai tiem sensoriem un to iekšā navigāciju, to parkingu tiem, tāds, jā, vienu rītu gulēju un domāju, es gribu sarkanu džipu, juku, pat, un man uzreiz marketplace'ā, es tur parasti šķirstu tās mašīnas lētās, un sarkana juka tur mani gaidīja, bet, jā, nē. Tad es vēl būtu, jā, arī svārstos, vajag vai nevajag, bet, jā, paldies, šitas ir vērtīgi, labi sarakstīja, tas pa ģimeni arī, jā, ļoti labi, tas tāda, es nebiju taisījusi. Jā. Prieks dienu dzirdēt. Un tieši tā ir, kad mēs kādu par tām nullēm runāju, un ir jāsaprot, kāpēc tev vajag. Vai tāpēc, ka tu vienkārši uzskati, ka tas ir tā vajadzīgs. Un bieži vien ja mēs sākam saskaitīt ar citu naudas visus kopā, mēs diezgan daudz īstenībā visas pelnam. Mēs gribam būt visas tādas, nē, man jau nav, bet ja mēs sākam visus ienākums, tad mēs īstenībā saprotam, mēs esam ļoti bagāts. Ir vērts arī to tēmu biežreiz kādreiz paskatīties, cik īstenībā tam mums tādā gadā saliekās tās summas, jā, tā tad arī ir, pirms mēs liekam klāt to vēl vienu nulīti, lai ir saprašana kam, un šeit atkal mēs atgriežamies pie šī kāpēcīša. Kāpēc es tad gribu to sarkano džipu? Tāpēc, ka viņš smuki izskatās, vai tāpēc, ka es kaut kādu man tas juties, vai kas, katram ir savs kāpēc, jā. Tāpēc es saku, meitenes, te nav pareizais vai nepareizais veids, tāpēc, ka man to negribas, tas nenozīmē, ka jums to nevajadzētu gribēties. Tāpēc, ka es to gribu darīt, nenozīmē, ka jums tas ir jādara. Tiksim, tas ir tieši tādā veidā, ko es vienmēr piesaku, bet un tieši tā arī pieminēju. Ir jābūt balansam, ir jāatrod visur, nevar tikai koncentrēties uz vienu lietu. Un vīzijas dēļ, jā, ja būs kādai intereses, varbūt februārī noorganizēšu atkal, ir iespēja. Lesterā, pie Lesteras gribu atbraukt, es esmu priecīgi satikt meitenes, uztaisīt tādu, varam pēcpusdienu satiekamies ar kafijas krūzēm vai kā un kūciņām, kā saka, un kopā uztaisīt, jo es zinu, ka jā, kopā ir jautrāk un katram ir iespēja un parunāt un pačetoties, tā kā jā, meitenes, droši. Ko vēl kādai jautājumi, vai kā mums ir, vai mēs gribam laisties piekdienas vakarā un ļauties. Zinu, ka Latvijā jau ir 10:10 pār, kā tur ir meitenes. Vienetiņa, došu tev iespēju lemt. Es domāju, ka jā, pamazām tad mēs šo zūmiņu arī nobeigsim. Ja gadījumā kādai vēl ir kāds jautājums, tad droši atveriet mikrofonu vai ierakstiet čatiņā, jo jā, esam pavadījušas jau mazliet vairāk kā stundu, bet tiešām bija ļoti, ļoti vērtīgi. Un interesantākais ir tas, ka tiešām sākumā pirms šī zūmiņa man likās, man jau nav ko daudz rakstīt, un tad beigās, kad uzraksti, tad 2 lapas puses sanāk, man jau sanāca, papīra lapu apgriezt otrādi un rakstīt otrajā pusē. Tā kā, jā, galvenais, lai tas tagad viss piepildās, ko mēs esam uzrakstījušas, vai vismaz tā sēkliņa tiek iesēta vai nē, un tad jau arī viss pārējais notiksies, kā arī tu, Andiņ, teici, vienkārši palaist visumam
Protams, ir kaut kādas lietas, kurām varbūt mēs pievēršam jau ikdienā to uzmanību, jā, kā piemēram tā ūdens dzeršana, jā, man liekas, man jau ir tas iegājies tik ļoti, bet vienalga, nu, ik pa laikam es sev atgādinu, tā, ir jādzer ūdens, bet ir lietas, kas, ko vajag palaist, nu, teiksim tā, Jā, pašplūsmā, un viņš atnāks, kam jāatnāk, tas atnāks. Jā, nu ko es novēlu visām, lai izdodas, lai piepildās visu to, ko esam uzrakstījušas. Un paldies tev, Andiņ, ka tu atradi laiku, ka tu novadīji. Un noteikti, ka tu plānosi tagad februāra zūmu, droši ieliec, Anda, mums ir piekdienas izaugsmes zūma čatiņā, tā ka droši uzaicini mūs atkal, jā, un es domāju, meitenes būs ļoti priecīgas. Atkal pievienoties. Varbūt meitenes, jā, tās, kuras ir šodien pirmo reizi zūmiņā, droši pēc tam varbūt uzrakstiet man ziņu kaut kā privāti, es jūs pievienošu kopējā čatiņā, lai jūs nepalaižat garām šo zūmiņa linku, jā, jo tur mums vienmēr Nu, parasti ne ir šī tikai manu, iespēja. bet es pieminēšu Vinetei arī ir ļoti daudz Jā, fantastiski viesi. Tās, kas meitenes ir pirmoreiz Vinetei, tiešām ļoti daudz fantastiski viesi, ļoti daudz interesanti cilvēki. Es atzīstos, es neesmu bijis pietiekoši daudzos zumos, bet ļoti meitenes, ļoti interesanti cilvēki nāk un daudz ko varam iemācīties. Tā kā jā, piesakojiet Vinetas čatiņām vai arī Instagramā viņai vai Facebookā un arī, kā mēs pieminējam, piekdienas izvēles Zoom ir gan Instagramā, gan Facebookā, un arī ir čatiņš. Tā kā jā, meitenes, un paldies, ka atkal man bija iespēja atvērt šo jauno gadu būt, kā saka, viesim. Un, protams, meitenes gaidīšu, un es tiešām novēlu no sirds, lai jums visām jūsu mazie un lielie sapņi un mērķi piepildās. Kā saka, lai tas smaids ir uz lūpām mums visām, ko. Jā? paldies. Paldies, Paldies! paldies, Andi. Jā, paldies jums visām, un tad uz tikšanos nākošajā piekdienā, jā? Atā, Tā, atā, atā visām. tā.